Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Mēs, Ārlita, Laura un Aiga, meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Raidījuma sponsors – valodu pakalpojumu uzņēmums Tulkot LV, kuru pārziņā ir rakstiskie un mutiskie tulkojumi, mājaslapa tulkošana, teksta korektūra, tāpat arī autortekstu sagatavošana, valodu kursi, svešvalodu zināšanu testēšana un angļu valodu bērniem. Valoda rada iespējas. Atcerieties par to, kad paskatīsieties tulkot.lv. Labdien! Latvijas pieturzīmēs regulāri runāsim par latviešu valodu. Iztaujāsim viesus, dalīsimies zināšanās, stāstīsim par valodu saprotami un interesanti. Mūsdienās raksta visi. Ja ne savu emuāru, tad noteikti Facebookā vai Twitterī visi rakstām ēpastu. Tas nozīmē, ka ja kādreiz rakstīja tikai zinām profesiju pārstāvi, redaktori, žurnālisti, akadēmiķi un citi speciālisti, mūsdienās raksta visi. Un šķiet, nekad cilvēki nav par valodu interesējušies tā, kā šobrīd. Tādēļ man prieks, ka ar mani, Aiga Veckalni, šodien studijā būs divi valodnieki. Evelīna Zilgalve, Latvijas Universitātes lektore, Latviešu valodas aģentūras valodas attīstības daļas galvenā lingviste, grāmatu redaktore, vairāk zinātnisko publikāciju autore. Un Jānis Veckrāts, Vēncpils augstskolas docents, žurnāla Domzīme literatūras un kritikas nodaļas redaktors, dzejnieks, vairāk zinātnisko publikāciju autors. Paldies, ka esat šeit šobrīd ar mums. Paldies, ka uzaicināji. Evelīna, es skatos, ka tev ceļš filoloģijā sākās ar bakalaura grādu, Latvijas Universitātē turpinājās ar maģistra grādu un šobrīd tu studē doktorantūrā. Jā, tieši tā. Par ko būs tavs promocijas darbs? Mans promocijas darbs jau top un mēģina tapt ātrāk un ātrāk par partikulām, par mazajām partikulām un to nozīmēm. Es rakstu pragmatikā, tā ir lingvistikas apakšnozara, tieši kur skatās valodas nozīmes, ne tikai kādas tās stāv uz vietas, kādas mēs varam ielikt vārnīcā, bet tās, kuras mēs ieliekam, kad mēs runājam ar kādu konkrētu vienu un kad mēs runājam ar kādu konkrētu citu. Tu vari izstāstīt kādu piemēru, kādu konkrētu partikulu, varbūt, kur tu pēti? Interesantas jau ir kaut vai tās pašas mazās diskursa iezīmētājas, tie visi saucamie parazītu vārdi, kas var būt tik ļoti daudz nozīmīgs, kas var būt gan dusmīgais nāc, gan arī aicinošais ejam, vai jautājošais un kautrīgais, vai ne? Līdz ar to partikulu nozīmes patiešām ir ļoti interesantas un daudz pētāmas, un ir grūti aptvert patiesībā to visu, kas jau ir izdarīts arī citās valodās, jo tā ir tāda aktuāla tēma, kad es sāku ar to nodarboties pirms dažiem gadiem, man nebija ne jausmas, ka patiešām par vienu pašu partikulu ir sarakstīts promocijas darbi ļoti daudzās valodās. Vai tās būtu somugru valodas, vai tās būtu ģermāņu valodas. Pat pērn biju arī Stanfordas universitātē, kur pašreiz ir tāds top līderis, var teikt, pasaulē, pragmatiķis, tāds Kristofers Pots, kurš arī ir rakstījis par partikulām un par šīm iekļautajām nozīmēm vispār valodā, un tie pētījumi ir ārkārtīgi interesanti, un patiesībā, jo tas arī ir, kā jau mūsdienās, tas ir populāri, starpdisciplināri, jo tur ir ne tikai valoda, kā valodniecība, bet arī gan loģika, gan arī valodas filozofija, protams. Un tas nebūtu nav tik vienkārši un viennozīmīgi vienmēr izpētāms un pasakāms, un allaž var atrast pilnīgi kaut ko diametrāli pretēju tajos uzskatos. Par partikulām runājot, man liekas, tieši tādā tie mazie vārdiņi visgrūtākie tieši latviešu valodu mācot ārzemniekiem. Parasti izstāstīt, ko tad ar to vārdu gan darīt, vai tieši tā, ko ar vārdu darīt. Tieši tā. Lai gan arī noteikti šī arī viena no tādām lietām, kas lieliski ilustrē to, ka pat viens mazs valodas elements var diezgan lielā mērā jau iezīmēt vismaz dažas no pamatlietām tajā valodas brīnumā. Vai ne? Ka mēs paņemam vienu tādu
mazu vienībiņu, paskatāmies, cik tur ir daudz pirmkārt kaut kāda lietojuma konteksti, tad intonatīvās atšķirības, un no kā atkal izriet kaut kādas nozīmes un implikātās netiešās informācijas sadaļas. Ja? Viena maza vienībiņa. Ja? Un kā jau Evelīna tikko teica, ka mēs joprojām arī meklējam tos ceļus, kā vispār par to runāt, par valodu. Un turklāt ne tikai valodniecībā, bet filozofi joprojām domā, kā tad par to valodas brīnumu runāt. Valodnieki domā un rakstnieki domā, un joprojām tas jautājums ir atvērts un stāsts par valodu turpinās. Kāds ir tavs stāsts par valodu tavā promocijas darbā? To aizstāvēja doktora grādu pirms 2 gadiem. Nu jā, es arī savulaik biju viens no tiem trakajiem, kas arī iestājās doktorantūrā. Ja, un kā es parasti, mans stāsta elements ir arī par to, ka diezgan ilgu laiku viņš nogulēja ziemas miegā, ja, un kas vien brīdi jau arī draudēja pāriet tādā diezgan letālā jau stāvoklī, ja, bet tas tika reanimēts un arī pabeigts, ja, un pētīju atzejošanas problēmas, kas arī atkal ir kārtējis gan brīnums, gan vienlaikus arī diezgan liela problēma, ja, tāda interesanta problēma, sarežģīts jautājums. Tas jau, protams, promocija darbs ir uzrakstīts, aizstāvēts, bet jautājumi jau paliek. Un kā tieši kāda dzejnieka atzejošanas jautājums pētīja? Josips Brodskis. Ja, droši vien Latvijā arī tomēr pietiekami labi zināms. Pagājušās gadsimta otrās puses daudz atzīst, ja ne labākais, es vispār atturētos no šādiem apzīmējumiem, bet noteikti viens no spilgtākajiem krievu dzejniekiem. Paldies! Arī Nobela prēmijas laureāts. Un, protams, zinātniskie pētījumi nav tikai tas vienīgais, ko jūs darāt. Tava ikdiena paiet Latviešu valodas aģentūrā, tu esi attīstības daļas galvenā lingviste. Ko tas nozīmē? Ko tu ikdienā dari, Evelīna? Faktiski tā ir mūsu konsultāciju daļa. Mēs esam tie cilvēki, kas atbild, ja kādam ir vajadzība pēc valodas un nav īsta skaidrība, kā būtu kaut kas rakstāms, kur būtu liekams komats, vai šajā kontekstā drīkst lietot šādu vārdu, vai šāds vārds vispār ir pieļaujams, vai tas nav sliktais vārds. Un protams, reizēm arī ir tas, ko šķiet somu kolēģi sauc par valodas terapiju, kad reizēm ir jāpaklausās. Ja ir kāds zvanītājs, kuram ir jāpasaka kaut kas vairāk par kādu raidījumu, kaut kas vairāk par kādu cilvēku, kas tad tas ir, kāpēc. Atceros, pirms kāda laika zvanīja kāds sašutis cilvēks, jo kurā televīzijā tas bija, šķiet Rīga TV, manuprāt, bet es varbūt kļūdos, bija raidījums vai joprojām ir, es diemžēl nezinu, ko notiek. Un tad tika uzdots jautājums, vai es esmu kaut ko palaidis garām. Man skolā teica, ka ir kas notiek, kāpēc pēkšņi ir ko notiek. Un izskaidrot šo sarunu valodas kontekstu, kāpēc tas vispār ir tāds radies. Un tad ir daži cilvēki, kas nav varbūt tik daudz sociālajos tīklos un tā tālāk, kas nesaprot šo maisiņš vajag fenomenu un kāpēc tas pēkšņi ir kļuvis tik asprātīgi. Un ar šīm lietām mēs nodarbojamies. Un, protams, arī ir arī pavisam nopietni jautājumi. Tā ir personvārda atveide, jo joprojām likumi ir spēkā, un arī ministru kabineta noteikumi vēl ar jauniem grozījumiem ir spēkā, kas tā tad nosaka, ka, ja mēs pracamies vai mums piedzimst bērniņš laulībā, vai saistībā ar kādu cilvēku, kuram nav latvisks uzvārds, tad mēs to arī atveidojam. Un arī, protams, vārdu došana arī ir gana tomēr ierobežota. Mēs varam tā domāt, proti tam ir jāatbilst tomēr latviešu valodas sistēmai. Ar latviešu burtiem neviens nav ielicis Y latviešu alfabētā joprojām, kā mums par to sūdzas. Un ir arī jādomā, kā mēs saucam savas atvases, un tad reizēm tas izraisa sašutumu, un atkal mēs sākam skaidrot, ka nemaz jau tas traki nav, un ka tas ir pilnīgi dabiski, un katrā valodā ir savas likumības. Un pašiem arī pēc tam valodu lietojot ir daudz vieglāk, ja vārds atbilst latviešu valodai, to var locīt dažādos locījumos. Starp citu personu vārdu atveidi jau arī
joprojām diskusija turpinās, vai ne? Jo es zinu, ka viedokļi diezgan spēcīgi atšķirās. Krasi. Arī to pašu, teiksim, tulkotāju un rakstnieku vidū, ir dzirdēti viedokļi, kāpēc gan mēs to darām, un mēs redzam, ka grāmatām arī reizēm parādās tomēr autora vārds oriģināla rakstībā, un tad varbūt uz otrā vāka ir atveidojums latviešu valodā. Nu, es personīgi neesmu no tiem, kas atbalsta šo virzību saglabāt oriģināla rakstībā, jo, manuprāt, tas neko neatrisina, jā. Nu, labākajā gadījumā mēs varam pieņemt, ka tagad ir diezgan liels iedzīvotājs skaits, kas zina, pieņemsim angļu valodu, lai gan visi autori arī nav angļu valodā rakstoši, ja? Un ka viņi varbūt saprot tās izrunas nianses, bet lielākoties tik un tā, ja mēs Latvijā mēģināsim šo autoru izmantot, nosaukt, pieminēt, mēs viņu tik un tā, es gribu teikt, neviļus sāksim latviskot, ja? Un tas risinājums būs jāatrod. Tā kā, manuprāt, tas nav, tā nav izēja. Ja? Un es domāju, ka tā esošā sistēma, ka mēs latviskojam, tā neko pāri nenodara, un pārsvarā mēs liekam iekvāst, teiksim, to oriģinālu rakstību. Un, manuprāt, tas, kurš vēlās saprast, kā tad ir tā oriģinālais skanējums, viņam tas netiek liekts. Jā, Jānis tieši pieminēja literatūru, kas, manuprāt, patiešām ir. Mums ir vajadzība rakstīt latviešu valodā, tātad mēs varam rakstīt latviešu valodā visu. Un pēdējā laikā ir šī tendence rakstīt uz grāmatu vākiem oriģināla valodā. Reizēm tas ir arī autortiesību līkumos, manuprāt, tas ir noteikts. Tāpēc arī ir šī problēma, bet, neteiksim problēma, bet tāda varbūt tendence tagad it kā pievienoties visiem, visā pasaulē taču tā raksta, bet tā nav. Tā nav, tas ir cits jautājums. Mēs neesam vienīgie, kas tā, teiksim, rakstītu. Un man tieši, es pat iegādājos nesen bērnu grāmatu. Kāpēc? Tāpēc, kāpēc tās autors ir Roalda Dahla. Kādreiz es lasīju Roalda Dāla grāmatas, tagad es rasu Roalda Dahla grāmatu. Un Roalda Dahla ir uzrakstījis grāmatu, kur ir Čārlijs. Teiksim, uz vāka mēs varam uzrakstīt vārdu Čārlijs, un mēs nerakstām Čārlija. Ja, bet Roalda Dahla, lūk, mēs rakstām Dahlu. Un tad, es domāju, nabaga lasītājs, šajā gadījumā tas ir bērns, viņš domā, ka to cilvēku sauc Roalda Dahla, tāpēc, ka nākamais vārds taču ir latviešu valodā. Kāpēc mums būtu jāmiksē šīs divas sistēmas? Jā, respektīvi rodās problēma, manuprāt, ka skaidrība nevis pieaug, bet iespējams, ka tikai mazinās. Ja? Un tas varētu liecināt, ka arī tie pragmatiskie apsvērumi nav īpaši pārliecinoši, ja? Tie lietojami apsvērumi. Un cik saprotu, valodas aģentūra arī piedāvā ne tikai konsultācijas pa e-pastu vai tālruni par šiem jautājumiem, bet ir arī šobrīd tāds tīmekļa vietne, kur var uzzināt populārāko personvārdu atveidas variantus. Jā, tieši tā. Pērn mums bija tāds ražīgs gads. Tad mēs izveidojām 3 lietotnes. Viena bija arī latviešu valodas rokas grāmata, to droši vien vēlāk. Otra ir valodas konsultācijas.lv, kur tātad mēs arī apkopojām no mūsu izdevuma valodas prakse konsultācijas publicētās, jo tas izdevums iznāca reizi gadā, bet tad šeit vismaz var apskatīt to ātrāk, varam teikt, kur tātad ir apkopoti populārākie, un arī mēs papildinām ar tādiem interesantākiem jautājumiem, un ne tikai, arī mūžam aktuāliem jautājumiem, tiem pašiem papildus un tā tālāk. Un otra ir personvārdu atveide, kas arī bija milzīgs darbs. Un arī joprojām jau ir dažādi uzlabojumi, ir jāveic un tā tālāk. Personvārdu atveides noteikumi jau ir pastāvējuši jau kopš seniem laikiem. Ja? Un kad to sāka oficiāli normēt, tie bija 60. gadi, kad sāka izdot brošūriņas dažādu valodu personvārdu un ne tikai personvārdu, īpašvārdu vispār atveides noteikumiem, piemēriem un tā tālāk. Tur bija igauņu, čehu, Aigai droši vien vislabāk zināmie, angļu un tā tālāk. Un tad šīs brošūras un arī vēlāk izdotās, jau 21. gadsimtā arī vairākas grāmatas tika izdotas, tās visas ir digitalizētas tagad šajā tīmekļu vietnē personvārdu atveide.lv, kur
pašreiz šķiet ir 27 valodas. Tātad 27 valodu noteikumi ir apkopoti un arī konkrēti piemēri, un arī var aiziet un apskatīties ieskanēto materiālu, kur tad tas uz melns uz balta ir rakstīts. Tad, protams, mēs saskaramies arī ar dažiem tādiem amizantiem gadījumiem, jo ir jau arī tas, ko mēs mēdzam saukt par, ko mēs saucam par lokalizāciju, kur mēs atradām, piemēram, igauņu valodā tönu, kas būtu tenu, latviešu valodā mēs atrodam, ka 60. gada izdevumā ir rakstīts arī tenis. Nu, tā mēs šodien vairs nerakstītu, mēs to nelatviskotu tik ļoti, kā mēs 19. gadsimtā vēl mums bija Robinsons Krūziņš. Karalis Juris. Jā, tieši tā. Nu, to mēs vairs nedarītu, un tad mūsu lietotājiem ir jāsaprot, ka arī senāks materiāls tur ir apkopots, un tad, ja ir zvaigznīte klāt, varbūt tas nav tas mūsdienu variants ieteicamais. Iespējams, visbiežāk jūsu šo platformu lieto tieši tulkotāji. Un Jāni, tu nāci no tādas izteiktas tulkošanas vidas Ventspils augstskolā iegūts. Gan bakalaura grāds, gan maģistra grāds, abi tulkošanā. Un tu pats jau no 2013. gada esi pasniedzējis, lektors un docents Ventspils augstskolā. Izstāst par savu darbu tur. Kas ir tas, ko tu dari, kādus kursus tu pasniedz? Ja par kursiem runā, tad diezgan jau plašs tas klāsts ir bijis, jo augstskolā mēs vismaz studiju līmenī pārsvarā pievēršamies lietišķajiem tekstiem. Lai gan, teiksim, ja paskatāmies bakalaura darbu līmeni un pēc tam, piemēram, doktorantūrā, tur mums tas spektrs ir daudz plašāks. Mums daudz raksta arī par literatūras tulkošanu, bet kursu līmenī tiešām mums pārsvarā ir lietišķo tekstu tulkošanas joma, kur mēs izējam visu ciklu. Pirmajā kursā mēs galvenokārt koncentrējamies uz tiem valodas kā tādas aspektiem, un mēs nostiprinām to kompetenci. Tomēr gan angļu valodu, piemēram, gan arī latviešu valodu, tīpaši latviešu valodu pēdējā laikā mēs akcentējam un cenšamies tomēr tā zināšanas un prasmes pilnveidot, jo ir jāsaka, ir problēmas šajā ziņā, bet es esmu pasniedzis arī biznesa angļu valodu un akadēmiskos rakstus un juridisko tekstu tulkošanu, Eiropas Savienības tekstu tulkošanu, tādā garā, Bet savā ziņā es klausos Evelīnu, es domāju, ka mums jau ir arī kaut kādas kopīgās lietas un saskarpunkti. Es domāju, es dzirdēju, ka Evelīna runā par to, kā mums sabiedrībā, piemēram, ir šī izpratne par kļūdu, par valodas radošumu, kurā brīdī tā vairs nav kļūda, bet kas jau ir vienkārši radošs un varbūt tās kontekstuāls valodas lietojums. Tā ir liela tēma arī mūsu darbā, Un es personīgi esmu viens no tiem noteikti, kas katru reizi, kad es pieminu vārdu savienojumu kļūdu, valodas kļūdu, es jūtos tā nevisai labi. Jo, protams, ka tas ir diezgan tāds slidens jēdziens valodā. Ko nozīmē valodas kļūda? Klasiskais piemērs no manām studijām mums bija lieliski pasniedzēja Maija Baltiņa, un viņai bija, kā tagad saka, spārnots teiciens, valodā kļūda nav, par ko mēs savu laiku nedaudz smīnējām, bet tagad es, protams, saprotu, ko viņi ar to domā. Ka tā doma jau bija tāda, ka ir neatbilstīgs lietojums konkrētajā situācijā, vai konkrētajai situācijai ne tas veiksmīgākais valodas izvēles un risinājums, ne tā veiksmīgākā izvēle. Un es domāju, ka ar tulkotājiem un ar jauniem tulkotājiem mēs ļoti aktīvi cenšamies strādāt, lai no vienas puses arī atbrīvotu jauniešus, jo es domāju, ka daudz atnāk arī uz lekcijām ar to sajūtu, ka te tagad ir tikai šī sterilā viena valoda atļauta, un pa labi, pa kreisi, pat patiesībā nemaz negrib iekustēties sākotnēji. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Garlaicība diena nedraud nekad. Protams, ka atkal vēl viena problēma, man liekas, ka visas akadēmiskās studijas valodas jomā, un varbūt visās humanitārajās jomās, protams, ka tas ir kaut kāds, es teiktu, tuvinājums tai īstajā sarunai par valodu. Tas tomēr ir kaut kāds paveids. Tā, es teiktu, nav īsta saruna par valodu.
arī studentiem savā ziņā būtu jāsaprot, ka tas ir tikai kaut kāds tāds modelis, kura ietvaros mēs runājam par valodu, bet diezgan daudz elementu tik un tā paliks ārpusē. Ja? Un tas paliek tajā gan pašapgūves ziņā, gan arī citu pavisam darbību ziņā, ja, lasīšana un galu galā klausīšanās, paša refleksija un tā tālāk. Ja? Un tikai tā kopaina patiesībā izveidosies. Jo, protams, ka gramatikā, kad mēs runājam, tur tomēr tie koki reizēm dominē pār mežu, ja? un tā tālāk. Ja? Bet to mežu mēs nevaram pazaudēt, ja? Tik un tā. Evelīna, tu arī pasniedz universitātē. Kāda ir tava pieredze ar studentiem? Man šobrīd vairāk ir ārzemju studenti. Es mācu latviešu valodu. Un tad es allaž ar katru semestri tāpat es varu paskatīties uz savu valodu no jauna. Pilnīgi no jauna un atkal saņemt jaunus jautājumus. Un nav jau noslēpums, jo augstākā līmenī cilvēks pārvalda valodu, jo vairāk jautājumu viņam rodas, kāpēc tā var teikt un kāpēc tā nevar teikt, vai šādi saka vai nē. Nesen tāda meitene, ķīniešu meitene, kas dzīvo Latvijā, viņa ļoti labi runā latviešu valodā, un viņa man vaicā, vai Kristīnas Olbergas romāna Tur nosaukums ir darbības vārdu trešā tātad persona no vārdu turēt, ja? vai tas ir tur kā vieta, jo viņa nebija lasījusi grāmatu, viņai šķiet kāds vaicāja. Un es uzreiz tā samulsu. Man likās, jā, taču tā ir vieta, bet es tomēr vēl pārliecinājos, vai tas tiešām nevarētu būt saistīts ar šo. Jā, jo cilvēks uzreiz, tas ir līdzīgi, jo cilvēkam lielākas zināšanas, jo vairāk viņš arī vaicā sev, vai tiešām es zinu visu. Es gan teiktu, ka tas ir ļoti pamatots jautājums, ir īpaši mūsdienu literatūras kontekstā, kur var būt arī pavisam negaidīts spēles moments. Ja? Protams, tulkojuma situācijā tur jau tulkotājs noteikti būs šo spēli pamanījis. Ja? Bet īpaši, ja mēs oriģinālā kaut ko lasām, šāds jautājums es teiktu, ir ļoti pamatots, jebkurā gadījumā. Ja? Jā, labs jautājums. Jā, jo tie jautājumi, ko studenti uzdod, un reizēm, piemēram, kad viņi raksta, es lasu šo tekstu un es saprotu, nē, tas nav latvisks teksts, bet kas tieši, ko lai tagad dara ar to teikumu, jo vārdi ir pareizi, bet mēs tā vienkārši nesakām, nē, un viņš prasa, bet kam dēļ? Kāpēc tu saki, ka mēs tā nevaram teikt? Un es nevaru uzreiz notvert, tas ir tas valodas brīnums, tas ir tas valodas gars. Un arī mūsu brīnišķīgā vārdu secība, kas daudziem nav saprotams, ja, kur ļoti bieži, teiksim, sākuma līmenī pavisam noteikti ir ļoti daudz kļūdu. Ja ir jāuzraksta, pilsētā ir labas kafejnīcas. Ja vārds pilsētā ir teikuma sākumā, jo tur praktiski neviens nevar ielikt šo lokatīvu, jo neiet kopā, kas tas vispār, ko tas nozīmē. Jo mēs, teiksim, mums tāda pamata, tā saziņas valoda mums ir angļu valoda, tīpaši sākuma līmenī. Protams, es tur varētu vienu pati runāt latvisku un nekādas jēgas nebūtu. Un teiksim, angļu valodā jau tā vārdu secība ir pilnīgi cita, bet mēs varam mainīt to, kā vēlamies, un tas ir tas arī valodas tveramais un netveramais gars, es teiktu, kas vēl arī tālākos līmeņos sagādā tādas nedienas, jo bieži vien pilnīgi pārprot šo teikumu, bet, protams, ar teikumu pārprašanu tas nav tikai latviešu valodas gadījums, ir daudzi citi, tā pašā franču valodā, kur saliek 3 noliegumus pēc kārtas, vai ne, un tā tālāk. Paskatīties uz savu valodu ar citu acīm, tas ir fantastiski, un tāpēc man ir ļoti liels prieks darīt šo darbu. Jā, man ir bijis arī literārās rediģēšanas kurs latviešu studentiem, un man paveicās pērn pavasarī, man bija ļoti jauka grupa, tie bija somugru studiju studenti, kam bija pēdējais semestris bakalaurā, un mēs tā intensīvi tikāmies, un viņu domas, viņu tvērums, tas ir pavisam kaut kas cits, arī tomēr viņu ar šo somugru valodu pieredzi, un puiši sūkstījās, kāpēc latviešu valodā ir tik šausmīgi daudz komatu, jo somu valodā esot daudz vienkāršāk viņu prāt. Un tad savukārt es runāju ar citu somu valodas zinātāju, viņi teica, varbūt ir vienkāršāk, bet tas nenozīmē, ka skaidrāk. Lūk, vai ne? Un šīs diskusijas ir, un tik ļoti patīkami ir redzēt, ka cilvēki
interesējas, aizraujas ar valodu un viņus izdodas aizraut. Tā ir tik kolosālā sajūta. Jāni, tu minēji, ka šobrīd latviešu valodai studijās tiek pievērsta lielāka uzmanība, proti ir vairāk studiju kursu par latviešu valodu. Kādēļ tā, vai ir mainījies studentu valodas zināšanu līmenis? Tur ir arī droši vien vairāk pragmatiski aspekti. Viens pavisam piezemētais, bet svarīgais faktors noteikti ir teiksim, arī mūsu kaut kādi pasniedzēji novērojumi. Ja? Tomēr mēs jau kaut kādā gada rakursā redzam, kā iet ar tulkošanu teiksim, no angļu valodas latviešu valodā. Diezgan viennozīmīgus komentārus mums sniedz arī darba devēji, kas reizēm tomēr ir teikuši, ka mūsu absolventiem ar svešvalodām viss ir kārtībā. Tajā līmenī, kādā mēs to svešvalodu varam apgūt, bet ka, diemžēl, ar latviešu valodu gan nevienmēr viss ir tik gludi, jo kas ir jāsaprot, kā mēs vienmēr sakam, ka tulkotājs arī neapšaubām sākas ar dzimto valodu, kas reizēm arī studentiem, starp citu, ir neliels pārsteigums. Ja? Šī filozofija, kas man liekas absolūti pamatot un citādi patiesībā nevar būt, ka lai jau kurā jomā, bet savā dzimtajā valodā mums ir jābūt perfekti. Tas ir atkal neadekvāts iedziens, bet pēc iespējas bagātākiem, ja? Ar iespējami plašu resursu klāstu, lai mēs varētu brīvi variēt un izmantot atbilstoši tam, ko mums konkrētajā brīdī vajag. Jā, un es domāju, ka tomēr faktiskā vide, faktiski apstākļi ir tiešām mainījušies. Arī ar skolotājiem runājot, tiem, kas māca latviešu valodu skolās, ir reizēm dzirdēt komentāri, ka ja jaunietis arī lasa, tad lasa angļu valodā. Tad ņemsim, piemēram, vērā, ka filmas klausās angļu valodā, mūziku angļu valodā, savā starpā, neteiksim, ka runā angļu valodā, bet bieži runā. Bet vismaz ar lieliem angļu valodas elementiem vai segmentiem. Un, protams, ka šeit paliek tas jautājums, kurā brīdī, kā attīstās tā dzimtā valoda, vai ne? Un tāpēc mēs arī augstskolā jūtam, ka ir kaut kāds tāds papildu tāds impulss nepieciešams. Ja? Bet es gribētu arī teikt, ka vismaz cik es redzu, studenti ļoti labprāt ņem pretī un viņus tiešām tas interesē. Ja? Jo tiešām, kā Evelīna saka, gan mums pašiem tas valodas sasatījums dod kaut kādus jaunus redzeslokus, gan arī viņiem. Nereti mums ir bijušas tās situācijas, ka mēs nokonstatējam, ka to, ko var pateikt angļu valodā, to latviešu valodā var. To, ko nevar pateikt angļu valodā, to latviešu valodā var pateikt, vai var pateikt daudzveidīgāk, ar lielākām manipulācijas un manevru iespējām. Ja? Un es reizēm esmu redzējis tādu pozitīvu pārsteigumu, vai ne? Forši mums tā valoda tomēr. Ja? Un tā kā es domāju, ka situācija noteikti nav ne dramatiska, ne katastrofāla, bet ir jārēģē. Es domāju, ka arī laiks ir jārēģē un bāzt galvas miltīs un teikt, ka viss ir vienkārši fantastiski, arī nebūtu risinājums. Ja, tā kā mēs vienkārši reaģējam un mēģinām varbūt tās mazliet stiprināt šo dzimtās valodas zināšanu elementu. Man Jāņa vārdi liek priekā gavilēt, kad es dzirdu, ka tiešām cilvēki atzīst, ka latviešu valodā var un vajag izteikties ļoti daudz un dažādi, es gribētu teikt. Varbūt nevienmēr tik daudz, bet dažādi un daudzveidīgi, jo reizēm manī mostas tāds nikns zvērs, kad es dzirdu, bet latviešu valodā to nevar pateikt. Taču tā nevar pateikt. Var būt citādi. Katrai valodai mēs paturam prātā, ka ir sava melodija, katrai valodai ir savi uzsvari, katrai valodai ir savi izteicieni, bet tas, ka nevar, tā nav. Protams, jā, šādas izteicienas, protams, mēs arī esam dzirdējuši reizēm, un es viņu savā ziņā saprotu, jo tie jau vienkārši liecina par to, ka vēl ir mazliet jāiedziļinās, un vēl ir mazliet jāuzzina, un es vienmēr iesaku palasīt vai Belševits, vai Gunta Grepša, jā, un mūsu visas valodas meistars vai Ulda Bērziņa un paskatīties, kā var. Ja? Jo, ja mēs vispār runājam par valodas spēku rādītājiem, kādēļ jau mēs pieminam tomēr tos kritērijus, ko nozīmē
pēc kā mēs vispār vērtējam, vai valoda ir attīstīta un cik viņa ir stipra. Ja? Nu, tad tur jau ir daži objektīvi rādītāji. Nu, protams, gramatiskās un leksiskās sistēmas attīstības pakāpe, kur ar latviešu valodu viss ir absolūtā kārtībā. Mums ir bagāta, poētiska, ļoti ietilpīga un varoša valoda. Tad ir, vai mums ir iespējams visus literatūras šedevrus iztulkot labā un tikpat bagātā un estētiski tādā pašā līmenī darbus. Ja? Nu, tad droši vien arī pašmāju, ja? Mūsu nacionāla literatūras kanona spēks, ja? Kur mēs paskatāmies, vai mums ir teiksim, pasaules līmeņa darbi, un mums noteikti ir gan prozā, gan dzejā. Ja? Tā kā pēc visiem šiem kritērijiem vēl noteikti ir vesela virkne ar latviešu valodu, viss ir kārtībā, un patiesībā pēdējā laikā ir daudz lielākā mērā kārtībā, jo mēs esam aizsargāti pat starptautiski, Eiropas Savienībā. Mēs esam viena no Eiropas Savienības valodām, kas neapšaubām ir ļoti būtiski šī brīža situācijā, globalizācijas un tā tālāk apstākļos, jo ja tas tā nebūtu, man ir aizdomas, ka tā situācija būtu tāda tomēr mazliet labilāka, ja, nestabilāka. Tā kā visas iespējas un tikai no pašiem latviešiem. Tikai no pašiem latviešiem būs atkarīgs, kā tad turpmāk ar to latviešu valodu būs. Tā kā man jāpiemina tomēr Jāņa žurnāls Domuzīme, pat pēdējā numurā bija diskusija ārkārtīgi interesanta par latviskumu. Un jā, tas tur arī tika minēts, latviskums šodien ir izvēle, un arī valoda tā ir izvēle. Vai nu mēs izvēlamies iedziļināties un meklēt šīs izteiksmes formas, vai mēs izvēlamies tikai to svešādo ņemt par pamatu un globalizēto, ja, kā mēs šodien moderni visu laiku sakām. Tā ir izvēle un ir prieks, ka cilvēki to ir cilvēki, kas rāda, ka ir šī izvēle, un ir cilvēki, kas to ņem arī pretī. Tas ir svarīgākais, ņemt arī pretī, jo brīžam paliek bail, ka negribēs, ka gribēs tikai to svešādo pieņemt, un tas taču ir labāks, interesantāks. Vai bieži vien vienkāršāks, ātrāks, šķietami. Jā, par izvēli tā ir absolūta patiesība, jo tas, kā mums latviešu valoda eksistē, labi viņa tā daudz man nostabilizējās 15. un 16. gadsimtā, diezgan jau pasen, uz vēl senāku valodu fonu, varbūt mēs nevaram teikt, ka mums ir sena valoda, jā, bet diezgan pasen, bet pavisam strauji tajā 18. gadsimta otrajā pusē. Un kas tad tur bija, vai notika kaut kādi globāli notikumi, kur pēkšņi latviešu valoda izvirzījās priekšplānā un visi sāk runāt latvisku, vai tā kļuva par vadošo zinātnes valodu, nekā tāda nebija. Tā bija vienkārši izvēle, ka man šī valoda kļūst par galveno vērtību, kā es parasti minu klasisko Blaumaņa piemēru, ka viņš rakstīja vēstules vācu valodā mātei, un vienā brīdī, kaut kur 70. gados, viņš sāk viņai rakstīt latviešu valodā vēstules. Viss tā ir vienkārši personiska izvēle. Ja? Līdzīgi kā daudz citas izmaiņas. Jā, un arī šobrīd latviešu valoda ir tikai izvēles jautājums. Protams, mēs nevaram piespiest, mēs nevaram, un patiesībā es teiktu arī maksimāli būtu jāizvairās no vajadzības izteiksmēm šajos jautājumos, ja? Bet iepazīstināt, stāstīt, atklāt, parādīt, iesaistīt. Un arī studenti, piemēram, darbā ar studentiem, es redzu, ja, ka tikko mums tās zināšanas patiesībā pieaug, tikko mēs vairāk ieraugām tajā valodā, viņas spēkā un varēšanā, tā mēs saprotam, bet tas ir patiesībā, kā man viens no studentiem esejā uzrakstīja, es sapratu, ka runāt latviski ir stilīgi. Ja? Jā, kāpēc ne? Šī varētu mums būt šodienas galvenā atziņa, vai ne? Bet tiešām, manuprāt, tas, ko jūs sakāt, tik precīgi atspoguļo to, kā jebkas cits pasaulē sākas ar mazu soli, ar mazu izmaiņu, un tā parasti ir individuāla izmaiņa un individuāla izvēle. Un man patīk vienmēr teikt, ka domājot par valodas attīstību, nav jāsēž, jārausta mati un jāsķer galvā, jāsaka, ārpēc viss tik slikti, bet patiesībā es pats varu sākt par to domāt, pats meklēt to pareizo vārdu, pats varbūt, ja nav šī vārda, un ja tiešām vēl tas nav ieviest, tad izdomāt šo vārdu un piedāvāt. Man patīk, ka Latvijas Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītāja Valters Čerbinska teiktais par to, ka domājot par valodu, mēs katrs varam piedalīties tās attīstībā, jo kamēr mēs latviski rakstīsim par vulkanoloģiju, glacioloģiju, Āfrikas vēsturi, kamēr mēs latviski tulkosim dižgarus,
tikmēr valoda pastāvēs un nekad nekļūs par tādu virtuves valodu vai tādu pidžinu valodu. Jā, es domāju, ka tas tomēr ir ļoti būtisks aspekts, jo man diezgan satraukuma raisa, piemēram, e-pasta, kādreiz vēstules no kāda kolēģa vai no kāda citas zinātnes jomas, kur izskan tādas tēzes, kāpēc man tērēt laiku un rakstīt savu zinātnisko rakstu latviešu valodā. Jā. Es saprotu, protams, globālā situācija ir tāda, kā tā ir, un angļu valoda dominē un dominēs, visticamāk, arī tuvākajā laikā. Un tomēr tas atkal ir tas izšķiršanās jautājums, tas vērtību jautājums, tas izvēles jautājums, ka, varbūt, ja mums arī zinātnes līmenī būtu vērtīgi, ka mēs paretam vismaz kādu rakstu vai kādu kopsavilkumu vai kādu populāru zinātnisku komentāru uzrakstam latviešu valodā, domājot par terminoloģijas attīstību, jo mana pārliecība ir tomēr tiešām diezgan skaidra, ka valoda pilnvērtīgi var pastāvēt tikai tad, ja to izmanto un aktīvi izmanto visā lietojuma jomās. Nevis, ka mēs veidojam kaut kādas tādas geto zonas, ka šeit mēs turamies pie tām nacionālajām vērtībām, un te mēs savukārt iedomājamies, ka kaut kāda pseido izmaiņa notikusi, un te mums ir kaut kādas konkurētspējas, kaut kāda apsvēruma un tā tālāk. Ja. Visos laikos vienmēr ir bijis daudz iemeslu latviešu valodā nerunāt. Tā tas ir bijis vienmēr. Šajā ziņā nekas nav mainījies. Mainīties var tikai mūsu izvēles un mūsu attieksme. Jā. Un to ar kolēģiem žurnālā Domzīme patiesībā arī liela darba veids šajā jomā, ja jūs rakstāt un runājat par ļoti daudziem tematiem latviešu valodā un kopjat valodu izstāstīt. Jā, jo arī Evelīna man šķiet pieminēja to lietu, ka, protams, mums ir jāmeklē jaunas atbildes. Mēs dzīvojam neapšaubām 21. gadsimtā, un mēs nevaram arī palikt kaut kādā tūdeliņu līmenī, un arī valodā. Jā, un arī valodniekiem arī starp citu jāmainās, un es domāju, ka mēs reizēm arī grēkojam neapšaubām, reizēm mēs esam pārāk kategoriski, reizēm mēs tiešām pārāk varbūt tās liekam uzsveru uz kaut kādām šīm kļūdām, kuras es dēvēju par matu skaldīšanu, ja? Jo ir jānošķir dažādi līmeņi šīs problēmas. Ja? Viens, kur mēs varam risināt kaut kādas tur nianses un Īslande vai Islande, ja? Kas valodas sistēmā neko nemaina, bet kas mani vienmēr tomēr daudz bažīgāku dara, ja? Tās lietas, kas tomēr ir pretrunā jau tai mūsu valodas sistēmai. Ja? Klasiskais mans piemērs ir vietnieku vārdu lietojums. Ja? Ko es redzu, angļu valodas ietekmē, latviešu valodā vietnieku vārdi iet uz urrā. Visur, kur vajag un kur nevajag, mans, savs un tā tālāk. Bet mums būtu jāatcerās, ka latviešu valodā vietnieku vārdam arī ir funkcija, un ja viņš nav nepieciešams, mēs viņu nelietojam. Ja tas nepadara teikumu skaidrāku, mēs viņu izlaižam, jo citādi viņš kļūst smagnējāks. Ja? Angļu valoda šajā ziņā ir pilnīgi atšķirīga valoda. Tur your un it's un there mēs varam lietot, cik bieži vēlamies, un tas neizskatās neveikli, tas nav smagnēji. Latviešu valodā vietnieku vārdu lietojums ir pavisam atšķirīgs. Ja? Jo darbības vārds jau pasaka to personu. Un tā jau ir sistēmiska izmaiņa, ja? Un tas mani jau dara daudz bažīgāk. Ja? Un uz to, manuprāt, jau ir jārieģē. Un tur ir jāvērš uzmanība un atkal nevis fuj, bet ka mūsu foršajā skaistajā valodā mēs varam tā. Ja? Tāpat tās priedēka lietošana bieži vien, kas latviešu valodā arī ļoti, ļoti izplatās. Atkal priedēkas latviešu valodā vienmēr ar semantisko jēgu vai ne ar nozīmes jēgu. Atnākt, uznākt, pienākt, katram no šiem vārdiem ir sava nozīmes nianses. Un tikai tāpēc mēs šo priedēku lietojam, ja nozīmes nianses nav, mēs viņu nelietojam. Vai ne? Un tādas lietas, tas man liekas daudz svarīgāk. Un nevis kā reizēm varbūt tās arī, ka mēs mīlam tur šāds un sekojošie. Ja, es teiktu, sinonīmijas līmenī tur drīzāk svarīgi ir bagātināt to cilvēku un pateikt, hei, bet te ir vēl šāds variants. Ja nevis, ka tas sekojoši ir nepareizi, bet ka ir vēl varianti. Bagātinamies tajā valodas vārdu krājumā. Ja. Bet ir tomēr arī lietas, kas jau mazliet jau to valodas sistēmu varbūt sāk ietekmēt. Un ka mēs vairs, kā es atceros savu laiku vācieši teica, ka viņiem ir dingliši. Ja. Ja, tad es arī tomēr negribētu, ka mums rodās kaut kāda tāda
pavaloda, ja kaut kāds jau tāds paveids valodas, ja, tas tomēr nebūtu dēļa manā izpratnē. Es klausos Jānī, un viņš saka tādus novērojumus, kur man nebija ienākuši prātā, un tagad es domāju, jā, tas ir tas smagnējums, kas starp citu ir tagad raksturīgs vairāk valodai. Tie ir šie vietniekvārdi tieši tā, bet ārkārtīgi interesanti jums ir šie novērojumi tieši strādājot ar jaunajiem studentiem, jūs redzat ļoti tieši, kas ienāk. Nu, tas ne tikai studenti, mēs jau arī žurnālā vai ne, redaktūrām nodarbojamies un tā tālāk, un es pats sevi, kad rediģēju, tas jau neatiecas tikai uz citiem, ja. Es arī, kad eju savam tekstam cauri, arī ir lietas, kuras es svītroju laukā, kuras vienkārši viņas automātiski uzrakstās, ja. Un tā kā tas lietojums jau mums nevienam nav, kā es arī studentiem saku, es katru dienu droši vien 100 kļūdu izdaru, ja, bet ka mums, pagātināties, izkopt, tā kā nevis uzsvers uz kļūdu, bet ka mēs domājam, rūpējamies, jo kas man laikam gan ir pavisam dīvaini, tomēr es atļaušos tā politi nekorekti pateikt, cilvēks, kuram valoda nerūp. Jo tas taču ir tas mūsu viens no galvenajiem resursiem. Neatkarīgi vai tu raksti fizikā kaut ko ģeniālu vai maketē kaut kādu skaistu, varbūt būvu, kas iegūst pasaules mēroga balvu, tik un tā tu domā, tu izpaudies valodā. Tā kā jo precīzāk un bagātāk tā valoda, jo lielākas tev iespējas arī visās citās jomās pie mērķa nonākt ātrāk un efektīvāk un tādā liederīgākā veidā, vai ne? Tā kā domas par valodu. Kā bagātināt? Jā, piemēram, kāds saka, es gribu man valoda rūp. Man šķiet nekas labāks par lasīšanu, laikam nebūs izgudrots. Ne. Vai ir vēl kāds veids? Jā, jo tas ir, tā kā es arī kādreiz arī atļaujos teikt, ka runa jau nav par to, jauniešiem, jā. Runa atkal nav, vai tev jālasa, vai vajag lasīt, vai tas, kurš lasa, ka viņš ir labāks un foršāks cilvēks nekā tas, kurš nelasa, jā. Runa jau nav par to, bet, tas pat nav tāds ezotērisks jautājums, ka man liekas, ka lasīšana tas ir kaut kas foršs, bet tas tomēr ir arī zinātniski pierādīts lietas, ka lasīšana dod faktiskus, reālus, īstus ieguvumus. Ja? Un ne tikai valodas bagātības ziņā, vispār domāšanas strukturēšanā. Ja? Tas pat literārais darbs. Literāra darbs vienmēr ir ar kaut kādu dramaturģiju, respektīvi arī ar savu kaut kādu sižetisku attīstību, ar savu struktūru. Turklāt parasti ir īpaši tas augstu līmeņa darbs ar kaut kādu novatoru struktūru, kaut kādu jaunu pieeju, tas tātad staipa tās mūsu apziņas robežas, izpratnes robežas, struktūrēšanas iespējas, pārstruktūrēšanas iespējas, atklāt kaut kādas jaunas brīvības līmeņus un tā tālāk. Ja? Tā kā, es arī, diemžēl, vai par laimi, citu efektīvāku līdzekli par lasīšanu, valodas izjūtas izkopšanā nezinu, joprojām nezinu. Mani mazliet dara bažīgu tas, ka skolās tagad vairāk tomēr ir fragmenti, kas ir jālasa. Un tas mani dara mazliet bažīgi, jo, kā Jānis saka, grāmatai taču cauri ir viena struktūra, un tu nevari to uztvert no fragmenta. Ja mēs izlasām mērnieku laiku fragmentus, ko mēs no tā iegūstam? Sasodīts. Īsti atkal kārtējot, varbūt tas ir tā kā tāds viens tvīts, vai ne? Tas nav īstais darbs. Mēs neuztveram to īsto segu visu. Mēs redzam tikai tās dažas bārkstis, un tas jau vairs nav tas. Tāpēc mēs ļoti skrienam šodien. Tas nav nekas jauns, un to visi saka, ka mēs ļoti skrienam, un pasaule griežas ļoti ātri, un tā tālāk. Bet patiesi mēs skrienam tik ļoti, ka mēs visur tikai fragmentāri esam. Mēs arī ziņas tikai virsrakstus mēs izskatām, mēs ļoti bieži neizlasām līdz galam to rakstu. Ne jau vēl te tik daudz klikšķus pelna, vai ne? Jo vajag to ātro virsrakstu, to ātro rezultātu. Tad, kad tu esi uzklikšķinājis, nokļūst tajā rakstā, tu nekā interesanti nav, slēdzam tālāk. Nākamais virsraksts, un tā ātri. Un man tas mazliet biedē, ka mēs vairs nespējam tādus lielus gabalus lasīt, paši rakstīt līdz ar to, un lielus gabalus arī izdomāt. Tad mēs varam aiziet jau filozofiski līdz valsts ilgtspējai un tā tālāk. Bet tas patiešām viss ir saistīts, jo mēs visi esam tādā veidā saistīti. Mūsu domāšana ar valodu, tas nav atdalāms.
Jā, es domāju, ka tās kopskarības jau patiesībā arī ir. Jā. Jo kas ir tāds lēns un pamatīgs lasīšanas process, tu jau tur ne tikai lasi un iegūsi šo estētiski, literāro un filozofisko informāciju, tu jau dari daudz citas lietas, tu reflektē, tu iedziļinies, tu pārdomā kaut kādas savas lietas. Un tas ir tiešām, man liekas, šajā lēnīgumā, tajā pamatīgumā un arī, piedošana, ilgumā ir savas sāls, ja? Ka mēs tiešām pierodam arī pie šāda eksistences ritma, jo viss pamatīgais, viss lielais, viss vērtīgais vienmēr prasīs iedziļināšanās, tas nekad nebūs uz sitiena. Tur nevarēs pārtīt uz priekšu vai pāršķirt 20 lapus uz priekšu, lai būtu ātrāk, jo citādi atkal automātiski kvalitāte zūd, un mēs kaut ko vai nu izlaižam, vai nepamanām, vai vispār neņemam vērā. Ja? Jā, tā kā es domāju, lasīšana tā ir viena brīnumaina lieta, bet atkal mēs jau varbūt pārāk racionāli aizējam. Pirmām kārtām lasīšana tā ir viena lieliska izklaide. Ja? Tā ir vienkārši arī ļoti viena aizraujoša izklaide. Tā kā es savam puikam, Aleksim, saku, ja? Tev patīk multeni, tev patīk filma, bet grāmata ir daudz vairāk nekā filma. Ja? Un tie aizraujošo stāstu arī ir daudz vairāk, kurus tu tur vari lasīt, ko tu nekad neredzēsi ekrānā, bet viņi ir tie foršie stāsti. Mm-hmm. Jā, un tu minēji vārdu iedziļināšanās, un man liekas, vārds iedziļināties arī mums izskanēja pirms tam, un tas tiešām valodā ir tikpat svarīgi kā jebkurā citā jomā. Un iespējams tiem, kuri saka, ka latviešu valodā jau nav, es to nevarēšu pateikt, tieši tā pietrūkst, iedziļināties un padomāt. Nesen kāda komisija iedziļinājās, un vakar tika pasludināts gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens, kā arī jaunā kategorija savārstījums. Droši vien zināt, un lasījāt to, ka gada vārds ir zibmaksājums, gada nevārds influenceris. Un spārnotais teiciens mums bija izkāpt no telefona. Savukārt gada savārstījums, jau bēdīgs slavenais Gobzema citāts. Bet ne par to mans jautājums drīzāk ir par to, kāds ir jūsu, ja ne gada vārds, tad 10 gadus vārds, par kuru vārdu jums šķiet, jā, lielisks vārds, lieliski iedars latviešu valodā, patīk lietot, iesaku lietot. Man joprojām, tā kā es pat savu laiku tur vēroju to procesu, kāds bija šī vārda liktenis, ja, mainīgais liktenis, un es domāju, ka viņš diezgan arī ilustratīvs patiesībā ir. Es teiktu, ja tādā plašākā laika posmā mēs skatāmies, joprojām teikt vārdu zīmols. Ja, diezgan ilustratīvs tam, kas viss notika 90. beigās 2000. Ka man bija brands. Tad parādījās šis atradums zīmols, kas patiesībā netika tad izdomāts, bet vienkārši tika atrasts jau kā esošs jau kaut kur. Es aizmirsu precīzi, kur tas bija bijis. Ja? Un es ļoti labi atceros to sākotnējo reakciju sabiedrībā, ka kas tas tāds par vārdu, un tas neskan un nav labi. Un tagad, kā mēs zinām, es pat neatceros, kad es pēdējo reizi dzirdēju vārdu brands. Ja? Līdzīgi bija ar kompjūteru dators. Jā, arī sākotnēji teica, kas tas tāds. Ja? Tā kā reizēm jau arī tās lietas, ko sākumā mēs ar vīpsnāšanu un negribēšanu uztveram, viņas ieietās, un es domāju, ka tas arī ir labs patiesībā kritērijs. Ja? Ir jābūt tā, ka arī šīs lietas sabiedrība un tauta pieņem. Ja? Tas uzspiešanas variants, tas pirkstu kratīšanas variants, tas vienmēr arī nav risinājums. Ja runātu par pretējo vārdu, ja? Par nevārdu, arī pēdējo, arī tas nav nekāds jaunums, bet man joprojām ļoti ausīs krīt šis sabalansēt. Tas ir, kā es arī studentiem saku, ka bija pirms laika Latvijas rādio kāda diskusija, kur politiķis lieliski izteicās, ka budžets ir jāsabalansē un jālīdzsvaro. Jā, lūk, šeit mēs esam tik tālu, jā, šo vārdu, ka mēs jau, tas lietojums jau ir aizgājis līdz absurdam, jā. Latvieši nezinu, kāpēc ir aizmirsuši, ka mums ir lielisks vārds līdzsvarot. Kāds ir tavs favorīts, Evelīna? Dators arī bija tas, kas ienāca man prātā, un to es arī esmu kādreiz minējusi, runājot par valodu, kad tieši arī tiek runāts par šiem jaunajiem vai jaunatrastajiem, jaunizveidotajiem vārdiem, kas nepatīk. Es arī šo datoru lieku par piemēru, jo tagad saka, varbūt spēlēt kompi, iesim paspēlēt kompi, bet patiesībā tādu vārdu kompjūters patiešām nelieto. Lieto tikai dators.
Arī tad, kad mēs runājam sarunu valodā, mēs sakām, man dators galīgi uzkāries, es nevaru. Runājot arī par savām smadzenēm, piemēram, ja? Mēs nekad nesakām kompjūters un tā tālāk. Tas ir tāds ļoti labs piemērs, ka var un vajag, un atkal, ka mēs nemaz vairs to pat nepamanām. Tas ir kaut kas mūsu. Tas ir aizgūms, piemēram. Un arī lieliski vārds dators ir ieviests valodas sistēmā arī daudziem atvasinājumiem. Datorizēt vai nedatorizēt. Datoru tomogrāfija. Es domāju, tas bija viens no lieliskajiem atradumiem. Tas neapšaubām viens no, es teiktu, pēdējā 20 vai jau cik gadu noteikti lieliskākajiem tādiem risinājumiem. 20 gadus. Kurš tagad liekas gluži vai pašsaprotams, kā gan citādi, bet nebūtu jau tā uzreiz tas nebija. Vēlos izmantot arī iespēju, ka jūs esat šeit un mums ir tāds triju valodnieku spēks. Parunājam par kādu vārdu, kas ir saistīts ar to, ko mēs šobrīd darām, proti mēs ierakstam podraidi, aplādes raidījumu. Skatījos vārnīcā un latviešu valodā terminam podkāst ir piedāvāti vairāki varianti. Tātad podraide, esmu dzirdējis to izrunājumu arī kā podraidi, podraidījums, aplāde, aplādes datne, aplādes fails un tā tālāk. Lietotājiem šķiet arī ir vieglāk un ātrāk teikt šo anglisko to podkāstu, to mēs dzirdām nepārtraukti. Ko jūs ieteiktu izmantot tagad šai tik populārajai aplādes raidījuma kultūrai? Risinājumi, manuprāt, pagaidām tāda veiksmīga nemaz nav, bet ja mēs ietu risinājuma virzienā, tad uzreiz es teiktu, kā jau šāda plaši izmantot jēdzienu gadījumā, noteikti jau tie pragmatiskie aspekti tomēr būtu ļoti jāņem vērā, respektīvi lietojuma ērtums. Ja, tā kā es uzreiz teiktu, tie nevarētu būt divi vārdi. Ja mums ir konkurējošais variants saliktenis un visnotaļ īs arī fonētiskajā tajā izrunas variantā, divi vārdi ir diezgan apšaubāms, ka tas iedzīvosies. Ja? Tā kā arī kaut kas vai viens vārds vai saliktenis, kaut kā tā, šajā virzienā droši vien būtu jāiet. Ja? Man, diemžēl, arī nav ko ieteikt. Ja? Podraida, tīri valodiski, es teiktu, super, labs risinājums, ļoti radošs. Protams, ja tā nopietni runā, tad es teiktu, varbūt pameklējām vēl. Jā, jo tā oriģināla, tā etimoloģija vārdam ir tāda, ka tas ir no iPod un broadcast. Jā, tad radās šis podkāsts. Tātad šī podraida patiesībā atbilst arī sākotnēji etimoloģijai. Tur tik acīm redzot vai traucē, vai gluži otrādi tas rada tādu odziņu, ka ir tas latviskais vai ne vēl vārds pods, kas ar to sasaucas. Tā podraide, tur, protams, ar terminoloģiju speciālistiem tas viss jāiediskutē. Tur tas pirmais elements, protams, mūsu ir. Tajā salikteņa veidošanā, kā mums tur ir, vai ne, vai mēs tur varam šādā veidā, es teiktu, ka mazliet dīvaini, tomēr tas būtu tāds risinājums. Tā man faktiski jauns modelis ir jāievieš, kas man nemaz tā pārāk vismaz šobrīd nepatiktu. Jā. Ko tu saki, vai? Man ienāca prātā, vai tik ar to podraidi kāds nemeklētu vēl līdzības kādā citā valodā un nedomātu, ka tā ir kāda apakšraide vai? Jā, bet katrā gadījumā šajā pirmajā salikteņa daļā tas mājiens uz kaut kādu aizguvumu ir pārāk uzkrītošs. Tas tā, tomēr dīvaini. Tad podkāsts man savā ziņā pat labāk patikt, jo tur tie abi elementi, tur viss ir skaidrs, tur ir aizgūts. Mēs neradām kaut kādu tādu sajukumu, ne šis, ne tas. Jo aizgūšana jau pamatā nav nekas slikts. Viennozīmīgi. Ir tāds mīts. Arī šis kalks par to liecina, ka mums valodā ir, un valoda, protams, mums ir kalkoti. Un tas ir arī tas, ko es mēdzu kādreiz teikt, kad mēs runājam par valodu kaut kādiem kultūras jautājumiem, ka cilvēkiem ļoti patīk. Tas taču ir kalks, kā es saku, tas jau, diemžēl, tas nav skaidrojums, vai tas nav pamatojums kaut ko nelietot. Ka tas ir kalks, tur tomēr jāskatās dziļāk sistēmā. Tā kā tu teici, atkarībā no situācijas. Un arī kalks ir daļa no valodas sistēmas. Kolēģi, paldies, ka bijāt šeit šodien, dalījāties ar savu valodas stāstu, stāstījāt par savu valodas brīnumu. Paldies, ka dalījāties domās arī par to, ko tu darīt ar vārdu podkāstu. Un man laikam no šodienas spilgtāk paliks atmiņā jūs teiktais par to, ka valoda tā ir izvēle, un to vai kopt valodu, attīstīt savu valodu, tā tiešām ir paša individa izvēle un atkarīgs no viņa vērtībām. Paldies! Iespējams, ir vēl kaut kas, ko jums gribētos klausītājiem pateikt, kāds ieteikums, kur ieskatīties vai ko lasīt. Šī ir lieliska iespēja.
runāt latviešu valodā, bagātināt valodu, mīlēt valodu, un viss būs lieliski. Jā, tieši tā. Un lasīt oriģinālu darbus, jā, mums ir brīnišķīgi autori, mums patiešām ir brīnišķīgi autori, un arī tulkojumus, jo mums ir fantastiski tulkotāji, kas savukārt latviešu valodā ienes to, kas ir citās valodās jau brīnišķi labi uzrakstīts, un viņi ienes to tā, kā var tikai aizrauties patiesībā elpa to lasot. Kā to spēj? Tieši tā, literatūra noteikti viens no tiem spilgtākajiem un ātrākajiem veidiem arī patiesībā, kā uzzināt, cik bagāts un kāda šobrīd ir latviešu valoda, ko viņa var un ko viņā var pateikt. Literatūra kā īsts ceļš uz valodas bagātināšanu. Jā. Paldies, un lai jums brīnišķīga diena. Paldies!